Te šonedēļ par atkāpšanos paziņoja viens no pašvaldības priekšsēdētājiem. Kārtējo reizi rosina Siliņas demisiju. Ko tas mainīs? Faktiski, mainot mūsu tautas priekšstāvus, mūsu ministrs, mūsu novada vadītājs, nekas nemainīsies. Sistēma nemainīsies. Sistēma paliks tā pati. Sistēma, kur nestrādā Latvijas tautas un valsts interesēs, ir jāmaina sistēma. Nevis mūsu tautas priekšstāvus, nevis politiskās partijas. Nemainot sistēmu. Tā ir nelietīga krāpšana, kurā naudas var mūs uzskata par liederīgiem idiotiem un slaucamiem almiem. Apvienojamies tautas kustībā, mēs esam stipra, vienota tauta. Rakstot, tiekamies, vienojam tautu, tā kā atmodas laikā, tā kā tautas frontes laikā. Bet šī brīdī ņemam piemēru no mūsu lāčplēšiem, latviešu strēlniekiem, kuri izmainīja lielas valsts pārvaldes sistēmu, Krievijas valsts pārvaldes sistēmu. Mēs ticam, mums izdosies.